Tu nepaliec ilgi, vairs tur nevar prasīt, lai visi to saprot, ko tev nozīmē naivais kuku. Un brīdī, kad viņa man par to pateica. Meitenes, man ir ideja! Es klausījos dziesmu, un es atcerējos par to filmu 4 balti krakli, un es padomāju, kāpēc mēs nevarētu viņu izmantot kultūras kanonu konkursam. Nu, tad mums vajadzētu parakties dziļāk. Nu, kopumā te ir rakstīts, ka šī filma bija lielisks paraugs tam, kā tajā laikā darbojās cenzūra. Cenzūra bija reāls brīvības apspiešana. Paklau, varbūt mēs tās vērtības konkursam varam saistīt ar brīvību? Atcerieties, mēs pagājuši, kad taču lasījām arī to Tauriņu uzbrukumu, tur arī bija par to brīvību un visādā garā. Jā, un tas ļoti labi sasaistītos ar 4 baltiem krekliem. Jo tur arī tiek aicināts uz Ziedonis aicina lasītājus uz brīvību tieši caur to pārmaiņu ceļu. Un tad to varētu ļoti lieliski patiesībā sasaistīt ar to filmu. Runājot par brīvību, man nu patās galvā ienāca doma par Emīlu Dārziņu. Viņu taču apvainoja plaģiātismā un apkārtējo viedoklis nopietni ietekmē viņa brīvību, brīvi izpausties. Jā, tas ļoti labi sajiet kopā ar pārējām 2 vērtībām. Tad mēs paliekam pie šī? Es domāju, ka jā. Labi, tad 4 balti krakli, Tauriņu uzbrukums un melanholiskais valstis ar Emīlu Dārziņu. Skolotājs tik daudz mājasdarbus uzdod. Nu jā, bet iedomājies, viņām ir tik maz brīvā laika, jo viņām visas tās zināšanas, kas ir viņām, ir jānodod mums. Nu jā. Skolotājs ir kā grāmatas, kas nodod savas zināšanas mums. Tad varbūt mēs varam taisīt šo grāmatu skolotājām. Tā ir ļoti laba ideja. Jā, un mēs varētu viņus sapulcināt tējas vakarā, un mēs varētu noskaidrot to viedokli par šīm vērtībām. Piemēram, man patīk, ka tajā filmā, tas varbūt mākslinieckā brīvība, arī radošā būtība, tajā filmā Imants Kalniņš ir ielikts arī pats. Viņš ir dažos kadros redzams, kur viņš sēž tajā bārā vai kas tas ir. Jā, tas arī kā viens no tādiem labiem paņēmieniem, kā to atspoguļot. Vienīgais, ko cenzūra un recenzija, tas nav viens un tas pats. Kad kritika par kaut ko, ja es pasaku, ka man nepatīk kaut kādu iemeslu dēļ, tā jau nav cenzūra. Tas arī ir, kad šeit ir ka valsts patīk, nepatīk. Tas ir, tev ir iespēja izlavierēt starp patīk un nepatīk, bet ja tev cenzūra tā kā pasaka, šito vispār mēs nevienam nerādam, tad mēs nozogam arī ne patikšanu, ne nepatikšanu. Jā, mēs nozogam iespēju saņemt kritiku vispār kā tādu. Viņš lasa tikko saņemto recenziju, kritiku par to koncertu, ar ko filma sākās, jo 10. klasē, 11. mēs gājām uz koncertu, un viņiem pēc tam jāuzraksta recenzija. Pēc tam es to sasaistīju ar to, ka mēs turpinājām no kultūras kanona ar Emīlu Dārziņu, kurš principā cieta no kritikas, no recenzijas, kurā pateica, ka viņa darbs ir plaģiāts un iespējams... Tas ir tas? Jā. Bet ne, melanholiskais valsts nebija plaģiāts. Melanholiskais valsts ir vienīgais, kas saglabājās, jo viņš visus savus darbus no tās kritikas iemet kamīnā, un tas sadega. Un tad mēs noslēdzām ar Dārziņu, un
iepriekšējo stundu mēs sākām 4 fragmentu no 4 baltiem krekļiem par to, ka cenzūra, respektīvi kritika, recenzija var būt pakļaut arī cenzūrai un kā tas bija padomju laikos, ja? Ka ar kritiku tu vari iznīcināt cilvēku arī tieši pasakot, kas īstenībā arī varbūt ir pārāk liela brīvība, kāds izdomā, ka viņš var iznīcināt, pasakot kaut ko sliktu. Bet ar 4 baltiem krekļiem tas bija padomju mašinērija, kā sacīt, ja? Kas nepieņem to, ka var būt savādāk. Tas Taurens, man liekas, es teiktu, ka viņš ir tāds ziedoņa kopējā daļradē, tāds vadmotīvs, kas izvijās cauri visiem tiem dzejas krājumiem, arī tajā pašā urbānajā dzejā, kas viņam ir sastopams tas brīvības, tā ideja par tādu, personīgo brīvību. Es tagad to dzejoli neatradīšu, bija viens fantastisks dzejolis par laiku, kad tas Taurens, tā doma, man, varbūt, kad jūs lasīt par savu, bet man bija tā doma, ka tas Taurens atbrīvo laiku, ka viņš it kā ir mirklis, un tad tu ar to Taureni, ja tu skaties uz to Taureni, tu apzinies tā mirkļā būtību, to svarīgumu, ka tas mirklis īstenībā ir ļoti svarīgs, un viņš tādā, tur bija tā, ka Taureņu mākonis atbrīvo, un tad tev pazūd, tev pazūd laiks. Man liekas, ka tiem skolotājiem tā diezgan patīk tas mūsu tējas vakars. Jā, es piekrītu. Jo bija ļoti dažādas atziņas, bija ļoti dažādi viedokļi tieši par tām vērtībām kā tādām. Un arī man liekas, ka tie skolotāji viņus sasaistīja arī dažādi, kas ir pozitīvi. Tad mēs varētu to grāmatu sadalīt dažādās nodaļās, un katra nodaļa būs attiecīgai vecuma grupai. Tā ir ļoti laba ideja. Un es varētu to ilustrēt. Cik viens mēs par otru zinām, maz, pavisam maz. It kā kopīgu svētku svinam,